Dzirdat, ja? Dzird, super. Tā, labi, jā, sveiki, jā, kā jau teicu. Man sauc Iestards Vidiņš, es esmu Adverbum vadītājs. Mēs esam tulkošanas uzņēmums, jau drīz būs 4. gadsimts, kā strādājam Eiropā. Tad šodien es stāstīšu par mākslīgā intelekta tulkošanas rīkiem mūsdienu tulkošanas procesos, tādā komerc vidē, teiksim tā. Apstīsimies to, kā tieši lielie valodu modeļi šobrīd, kā mēs to izmantojam, un kas ir tas, ko ar to var izdarīt, ko nevar izdarīt, un kas tur ir labs, kas ir slikts. Tātad, ievedams uzreiz pateikšu, ka es nestāstīšu par statistiskiem mašīnu tulkošanas vai neironu mašīnu tulkošanas modeļiem. Mēs viņus neizmantojam, mēs viņus tā īsti nekad neesam izmantojuši, jo mēs strādājam pamatā ar tādām baltu, skandināvu tādām valodām, kur viņi vienmēr ir bijuši problemātiski. Bet mēs sākām mākslīgo intelektu izmantot tieši lielo valodu modeļu laikmetā, respektīvi, kad LLM sāk parādīties, ka mēs viņus sākām testēt, un sapratām, ka tagad beidzot tā datoru tulkošana ir nonākusi tur, kur viņi var tiešām piemērot, tā teikt, drusku nesarakstot par kvalitāti. Lielie valodu modeļi mūsdienās īstenībā tiek izmantot ārkārtīgi plaši tulkošanai. Te pirms pāris mēnešiem bija statistika, ko OpenAI publicēja, ka 4,5% no visām ChatGPT sarunām ir saistīta ar tulkošanu. Tas ir miljoniem prasījumu katru dienu, ko tulko ChatGPT. Protams, es nerunāšu par chatbotiem, es runāšu tieši par to profesionālo tulkošanas procesu, kur tos AI rīkus var izmantot. Un pamatā tas ir 3 lietas. Terminoloģija, priekštulkošana un kvalitātes kontrole. Un jūs redzēsiet, tas pēdējais ir tas problemātiskākais, protams. Tātad, kādas ir tās iespējas LLM lieliem modeļiem? Droši vien visi šeit zina, ka statistiskās mašīnu tulkošanas un neironu mašīnu tulkošanas modeļi, viņi ir ārkārtīgi ierobežoti savā uzbūvē, jo viņi ir apmācīti no paralēliem valodu modeļiem, 2 valodu pāris, 1 modelis, kas attiecīgi nozīmē, teiksim, Eiropas Savienības valodu kontekstā, tie ir nepieciešams simtiem valodu modeļu, lai tā kā nokoptu visas valodu kombinācijas. Atšķirībā no šīm sistēmām LLM, lielie valodu modeļi, tiek apmācīti vienlaicīgi visās valodās. Un tas kontekstu plašums ir labi atkarībā no NMT, protams, modeļa, bet viņš būs simtiem vai tūkstošiem reižu lielāks nekā jebkurš mašīnu tulkošanas modelis, kas ir neironu mašīnu tulkošanas modelis. Kāpēc tas, ka valodas tiek apgūtas vienlaicīgi, to es pateikšu, kāpēc tas ir svarīgi. Bet līdz ar to šobrīd mēs izmantojam lielos valodu modeļus šajā milzīgajā spējā, kas viņos ir ielikt iekšā. Un tās pirmās 2 lietas ir priekštulkojums un terminoloģija. Tātad, kā tiek izmantots priekštulkošanai? Jūs noteikti esat pamēģinājuši LLM-us, salīdzinājuši ar NMT, un esat redzējuši, ka tas valodas plūdums, kvalitāte un vispārējais tas sniegums ir krietni labāks. Viņš, piemēram, nemēdz izgudrot vārdus, vai arī, ja kaut kādu mazāku modelīti izmanto, varbūt vēl ir, bet lielie modeļi to vienkārši nedara. Kādreiz tā bija viena no kaitinošākajām lietām NMT, kad tā kā NMT nezina, kas tas ir par vārdu, viņš tad izdomā vienkārši kaut kādu vārdu un to tad arī iemet. Kā darbojas LLM? Iespējams, labi iespēja, ka viņš to vārdu nav redzējis, protams, ir minimāli, bet tas vārds jau apzīmē kaut kādu jēdzienu, un viņš vienlaicīgi to jēdzienu līdz ar to redz, piemēram, mēs tulkojam latviešu, viņš, protams, redz latviešu valodā,
bet viņš zina šo jēdzienu visās pārējās valodās arī. Un līdz ar to viņš tā īsti nekad neapjūk ar to, kas tad viņā tiek barots iekšā. Un terminoloģija, attiecīgi, terminoloģijai mēs viņu varam izmantot ar to arī, ņemot vērā to viņu milzīgo kontekstu, kas viņam ir pieejams. Visās valodās, visās tēmās lielie modeļi ar lielajiem kontekstu logiem ir ļoti labi piemērot, lai izvilktu terminoloģiju ar kontekstu un visu pārējo. Jo, tā teikt, man zinu, ka kontroversiāls vārds, bet viņi tiešām saprot to tekstu, teiksim tā. Un līdz ar to, ja tiek viņiem uzticēts izvilkt terminoloģiju, paskaidrot, kas tas ir un atrast attiecīgās valodās alternatīvas, tas notiks ar ļoti, ļoti augstu precizitāti, un tas notiks pāris minūšu laikā. Trešā lieta, ko viņi var tā vispārēji ņemot darīt, ir kvalitātes kontrole. Te gan ir uzreiz jāpiebilst, ka šī ir tā sarežģītākā lieta, jo mākslīgā intelekta kvalitātes kontrolē ir viena fundamentāla problēma, kuru, principā līdz šim nav izdevies atrisināt. Respektīvi, viņš var vērtēt kvalitāti, bet viņš to nevar darīt ar nekādā veidā ar 100% precizitāti. Ja to varētu darīt ar 100% precizitāti, tad mašīnu tulkošana nekad nepielaistu nevienu pašu kļūdu. Jo, ja viņš spēja atrast visas kļūdas, viņš var izlabot savu tā teikt, to outputu, ko viņš dod ārā, un tādā veidā ir tāds virtuous cycle, kur viņš tad izlabot visas kļūdas, un mēs dabūtu perfektu tulkojumu. Tas līdz šim nav noticis, visticamāk, ka tas tā īsti arī nekad nenotiks. Un gala beigās, es beigās pieminēšu, kāpēc man šķiet, kāpēc tas tā īsti nevar notikt. Bet, tas, kā viņus var izmantot, ir jau ņemot vērā, ka viņi saprot valodu, viņi var to MQM, Multidimensional Quality Metrics principus izmantot, lai vērtētu vienkārši tulkojumu, kas tad ir saskaņā, starp citu, arī ar to jauno ISO standartu, kas tagad lēnā garā tiks ieviests, kas vērtē nevis tur soļus vai vēl kaut ko, viņi tulko tiešām vērtē tas ISO standarts tieši tulkojuma kvalitāti, neatkarīgi no tā, kas to ir veicis. Kāpēc? Labi, protams, mēs visi zinām Blue un Comet un pārējos visus mašīnu tulkošanas, tos vērtēšanas modeļus, protams, neviens no tiem vairs nevar tikt izmantots LLM-am, tieši tāpat iemesla dēļ, kāpēc to nevar izmantot, lai vērtētu cilvēku tulkojumu. Šie vērtēšanas tie modeļi ir vairāk vai mazāk statiski, viņi vienkārši šādā vai tādā veidā, sarežģītāk vai vienkāršāk, bet gala beigās viņi vienkārši salīdzina iztulkoto ar kaut kādiem paraugiem. LLM un cilvēkiem to īsti nevar izmantot, jo gan LLM, gan cilvēki var vienu un to pašu tekstu tulkot ļoti, ļoti dažādi. Jebkuram tulkam, ja iedos, viņš neiztulkos vienu un to pašu tekstu identiski vienādi ar kaut kādu laika starposmu. Tieši tāpat ir ar LLM. Var dot vienu un to pašu tekstu vienam un tam pašam LLM-am, viņš katreiz viņu drusku savādāk iztulkos. Līdz ar to šāda veida tie vecie modeļi, kā vērtēt kvalitāti, īsti nedarbojās. Bet, tas, ko tas LLMs var izdarīt, viņš var tā teikt izlasīt, dot savu vērtējumu atkarībā no tur stilistikas, kļūdas, gramatikas, vēl kaut kas, to viņš visu var izdarīt. Bet, kļūdoties. Un tā ir tā pamata problēma, un tas ir tas, kāpēc nepieciešama cilvēka loma, jo tikai un vienīgi cilvēks, respektīvi speciālists attiecīgajā jomā var izvērtēt kvalitātes maksimumu un minimumu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, principā fundamentāls nozīmē vienkārši to, jebkurš labs tulkotājs, redaktors var uzmest aci tekstam, uzreiz pateikt, ka tas ir neizmantojams štunds. Tā tas vienkārši ir, tas ir vienkārši pieredze, tu to redzi. Tas pats ir ar vislabākās kvalitātes tulkojumiem. Ja tu lasi kaut ko, kas ir tiešām ļoti, ļoti labi uzrakstīts, to uzreiz tev nav nepieciešams garu un plaši pārdomāt, tu redzi, kas tas ir. Līdz ar to cilvēks vienmēr paliks tas, kurš
kurš veic to gala novērtējumu, ko vispār nozīmē kvalitāte. Tā, pie kvalitātes mēs vēl drusku atgriezīsimies, bet tagad es varbūt pastāstīšu par to praktiskajiem tiem apsvērumiem, kas mums ir strādājot ar tiem modeļiem. Tātad, kā jau es minēju, visi lielie large language models, lielie valodu modeļi, jau šobrīd viņi strādā tādā rūpnieciskā mērogā. Tur nav vairs runa par mērogojumību. Viņi var veikt jebkādus apjomus. Tā, protams, kas ir šobrīd vēl tas ierobežojums, viņiem joprojām, protams, ir tas konteksta plašums, respektīvi, ja mēs dodam, piemēram, 50 lapušu tulkojumu, teorētiski nekas mums netraucē Gemini iemest 50 lapus, pateikt, lai viņš to iztulko. Jūs redzēsiet, ka tur pretī nāks dieva zīmes, jo viņš sākumā varbūt vēl tiks galā, bet viņš tā ļoti ātri aizplūdīs prom. Jo tas ir vienkārši datoru jaudu un uzmanības jautājums. Līdz ar to ir nepieciešams tomēr kaut kādā veidā orķestrēt un organizēt to, kā tie LLM darbojas. Un tas ir tas, kur mēs ar savām tehnoloģijām, to, kā mēs domājam, ienākam iekšā. Jo it kā viņi, mākslīgais intelekts tiešām spēja apstrādāt failus, viņš spēja izvilkt terminus, analizēt tekstus, bet tāpat laikā viņš, piemēram, neviens no šiem modeļiem tādā tiešā veidā strādāt ar XCLIF failiem, kas ir, ar kuriem ir jāstrādā, ja strādā tulkošanas jomā. Viņam ir problēmas ar struktūru un tieši tā ar tām halucinācijām viņš tur mēdz aizpeldēt, ja viņu neuzrauga. Otrs praktiskais apsvērums, kas jāņem vērā, ir, ka mūsu industrijā jau gadu desmitiem ir tulkošanas atmiņas un terminoloģijas bāzes, respektīvi TMX un TBX failu formāti, kuri ir droši vien lielākā vērtība, kas mums ir, jo tie ir principā tie, kas var nodrošināt konsekvenci ar iepriekšējiem tulkojumiem, vispārējais, ko jūs zinat. Arī šos failu formātus, kas pamatā ir vienkārši XML faili, bet ar tiem arī tie lielie valodu modeļi tā tiešā veidā īsti strādāt nevar, ir nepieciešami kaut kādi starp savienojumi, kas to ļauj izmantot. Pagaidām tādu rīku, protams, nav pārāk daudz. Tur vadās vietējais LinguaCore, MemoQ, ļauj kaut ko tādu darīt, ModernMT, ļauj arī SDL Trados kaut ko tādu darīt. Bet mēs, protams, izmantojam savējo, tā kā es drusku pastāstīšu, kā mēs to izmantojam. Tātad mūsu, tas, ko mēs piedāvājam šobrīd tirgū, burtiski pāris nedēļas atpakaļ sākām tā plaši piedāvāt, ir AI plus human, tā kā mākslīgais intelekts plus cilvēks pakalpojums. Un es vienkārši pastāstīšu, kādi ir tie soļi, ko dara AI, ko dara cilvēks. Un rezultāts ir viennozīmīgi nesliktāks, kā ja tikai cilvēki dara. Daudzējādā ziņā varētu varbūt teikt, ka labāks, bet tas ir tāds, protams, ļoti subjektīvi un no projektu uz projektu droši vien arī atšķirās. Tātad, kā mēs izmantojam LLMs mūsu darba plūsmā? Tad pirmais, ja projektām nav nekādas terminoloģijas, tad mēs izmantojam AI, lai veidotu terminoloģijas bāzes. AI mums atļauj veidot milzīgas terminoloģijas bāzes, ja ļoti, ļoti lielu failu apjomi, neveltot tam dienas, nedēļas, mēnešus. Kā jau minēts, tie konteksti, kuru LLM spēja nolasīt, ir ārkārtīgi lieli.
Un LLM arī ir burvīga terminoloģijas izvilkšanā tajā, ka viņi arī izvilks terminus, kas ir tiešām tehniski specifiski, pat ja viņi neparādās tajā tekstā simtiem reižu, jo tas ir tas, kā daudz no tiem standarta rīkiem strādā. Tātad otrais solis ir, vai ja ir terminoloģijas bāze, tad pirmais, nākošais solis ir esošie resursi. Mēs, protams, joprojām strādājam ar tulkošanas atmiņām un terminoloģijas bāzēm, un mēs strādājam tajos pašos kā rīkos. Mēs tā kā nav baigā vajadzība tagad izdomāt jaunu Ameriku. Viņi ļoti labi veic, viņi priekštulko, nolako, ko vajag nolakot, viss ir ļoti labi. Protams, ka mēs nav nepieciešams pārtulkot kaut ko, kas jau ir tulkots, apstiprināts no klienta puses. Tā kā to mēs visu darām. Trešajā solī šis ir tas priekštulkošanas solis, kur mēs izmantojam LinguaCore, lai tulkotu tās daļas, kuras nav iztulkotas. Tas slieksnis sakritībām, viņš mēdz mainīties, bet teiksim, 95% sakritības slieksnis ir tas, zem kura jau mēs vairs nepļausimies uz tulkošanas atmiņu, bet paļausimies uz AI. Tāpat laikā, protams, tad, kad tulko LinguaCore, tas nenozīmē, ka viņš tulko bez tulkošanas atmiņas, jo mēs augšu pielādējam arī mākslīgā intelekta tajā rīkā tulkošanas atmiņas un terminoloģijas bāzes. Līdz ar to arī viss jaunais, ko viņš tulko, viņš tomēr arī pārbauda to pret tulkošanas atmiņām. Tālāk ir, principā, standarta 17,000 ISO soļi, kas ir redaktūras un korektūras, tās veic cilvēks. Labi, varbūt, ka tikai vienu to soli atkarībā no klienta. Kāpēc to veic cilvēks? Tieši tā iemesla dēļ, ka mēs varētu izmantot LLM-us atkal un atkal, lai veiktu šos soļus, bet tas nekādā veidā mums nedos drošību. Līdz ar to cilvēki joprojām rediģē šos tekstus, lai to jauno LinguaCore veikumu. Protams, ja ir klienti, kuriem ir savas ļoti labas tulkošanas atmiņas, kur mēs slēdzam 100% sakritības, lai tās neviens neaiztiek. Bet gala rezultātā pēc šīs redaktūras, principā, tas rezultāts, es saku, viņš neko neatšķirās no darba plūsmas, kas bija pirms 10 vai 15 gadiem, kur mākslīgais intelekts pat tūmā nestāvēja. Protams, tad ir standarta soļi, kā kvalitātes pārbauda, kur izmanto arī ir daudzi kvalitātes rīki, kas arī nekādā veidā nav saistīti ar AI. Viņi pārbauda visu, ko viņi var pārbaudīt, tur simtiem lietu viņi pārbauda. Un tad pēdējais, protams, ir projektu vadītājs, kas ir tas, kurš ir atbildīgs par visu šo procesu. Mēs tagad šobrīd arī strādājam pie TMS, lai šo visu drusku automatizētu, drusku vairāk un izveidotu AI modeļus dažādiem tiem soļiem. Jo katrā solī AI ir kaut kur, viņš kaut ko var palīdzēt, bet nav iespējams uztaisīt tādu AI, kas to visu dara vienlaicīgi. Tātad, tas ir tas process, kāds mums ir. Kā tad izskatās tā nākotne? Ir skaidrs tas, ka mākslīgais intelekts tulkos lielos apjomus. Lielie apjomi mums ir jātulko tā vienkārši iemesla dēļ, ka tekstu apjomi, kas tiek ražoti pasaulē, ir tik vaiprātīgi milzīgi, ka, ja mēs viņus netulkosim ar mākslīgo intelektu, tad viņi vienkārši paliks netulkoti. Kas nozīmē, ka lielākai daļai cilvēces tā arī nekad nebūs iespēja izlasīt lietas savā dzimtajā valodā. Tā kā apjoms nāks no mākslīgā intelekta. Ko darīs profesionāli valodnieki, tulkotāji, vispārējie? Viņi būs tie, kas ir tās kvalitātes pārbaudītāji, apliecinātāji, kritizētāji un tā tālāk. Respektīvi, tulkošana vairs nebūs rakstīšanas jautājums, tulkošana būs redakcijas un kvalitātes pārbaudes apliecinājuma darbs. Kā es sākumā minēju par kvalitāti,
kāpēc cilvēks būs nepieciešams kvalitātes apliecinājums, tas ir ļoti vienkārši. Tāpēc, ka īstenībā, kas ir kvalitatīvs tulkojums, ir ļoti neskaidrs jēdziens. Un to, teiksim, novērtēt kvalitāti var cilvēks, kurš to, viņš ir tas gala punkts. Tāpat kā mākslīgais intelekts nekad nevarēs novērtēt, kas ir skaists pats par sevi. Tāpat ir ar kvalitāti. Tie ir ļoti, ļoti mainīgi un netverami jēdzieni, kurus principā var iegūt tikai ar pieredzi. Un šī loma, protams, saglabāsies, es domāju, nemainīgi vienmēr. Pat par spīti tam, ka AI noteikti kļūs arvien labāks un labāks un labāks. Tāpat tās būs nepieciešams šis kvalitātes apliecinājums, tāpat kā būs nepieciešams cilvēku vērtējums par to, kas ir skaists vai nav skaists. Jo, tieši tā, AI var saražot jebko, ieskaitot kaut ko, kas varētu tikt uzskatīts kā skaisti glezna vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā jā, to nākotnē mums būs jāsadarbojas ar AI, un mēs to darām jau šobrīd, tie rezultāti tiešām ir ļoti labi. Un ir plusi un mīnus abām pusēm, bet kas ir vislabākais, ir tas, ka tad, kad abas puses sadarbojās, tad tieši tā sanāk ātrāk, lētāk, kvalitatīvāk. Protams, jā, lētāk ļoti relatīvs jēdziens. Tā kā tā, tas ir īsumā par to, kā mēs šobrīd, cik tālu esam nonākuši ar AI. Paldies. Paldies. Varbūt kādam ir jau jautājums. Redzu pirmo pacelto roku. Sveiki. Piecelšos. Lauris no Linearis nedaudz izpētīja jūsu rīku paralēli. Man pirmais jautājums no 2 vai 3. API kaut pieejama Cattool rīkiem arī pagaidām paredzēts, vai šobrīd tas ir failu augšuplāde izņemšana? Viņi principā ir un viņi ir pieejami tajā enterprise versijā. Vēl it kā teorētiski ar Excel failiem arī skatījos, ka tos tur atbalsta. Jā, tos atbalsta. Jā. Man otrs jautājums būtu tieši par AI tulkojumu. Manā pieredzē ir izvilkumi, kas ir ļoti superīgi, kas ir ļoti labas kvalitātes, bet konsistence ir problēmas, kad grūti noķert to brīdi, kad viņš pilnīgi aiziet off the rails un pat ļoti vienkāršās lietās. Noteikti visi piekritīsiet, ja izmantojat mašīnu tulkošanu, DeepL, Google Tilts risinājums, tad tulkotājiem izstrādās jau tā sajūta, kur būs kļūda, kurš segments tulkos nepareizi, tur vārdi, uzvārdi, kur jāpievērš vairāk uzmanības, un tad uzreiz ir tāda paredzamība. Bet ar mākslīgo intelektu, varbūt jums ir tas kaut kā jau regulēts, ka tā kļūda var izšauties pilnīgi jebkurā vietā, pilnīgi random veidā, un tā, ka pat neizstrādājas sajūta, kur būs tā kļūda. Varbūt to varat komentēt. Jā, konsekvence noteikti tā ir viena no pamatām problēmām, ja tos AI rīkus izmanto pa taisno. Tāpēc viņi tādā ziņā viņi īsti nav izmantojami nekam vairāk kā kaut kādam e-pastam. Tāpēc ir vajadzīgi tādi rīki kā LinguaCore vai Lara, kas tagad vakar tieši iznāca ārā, kur, es nezinu, ko dara Lara, bet es zinu, ko daram mēs, tas, kas notiek backgroundā, tie procesi, tas nav, ka mēs aizsūtam tekstu OpenAI vai kas tur ir izvēlēts un saņemam atpakaļ tulkojumu. Tur jau ir daudz pakāpju, tas, ko mūsdienās sauc par agentic AI, respektīvi, ka ir aģenti, kas veic vairākus soļus. Tāda halucinācijas, cik bieži novērojat, vai tās ir izskaustas pilnībā? No mūsu tas ir izskaustas pilnībā. Jā, neesam tā pamanījuši, cik mēs kādu gadu jau viņu izmantojam, nav gadījies. Paldies, testēsim. Vai ir vēl kāds jautājums mūsu pirmajam runātājam? Ja jautājumu vairs nav, tad es teikšu paldies. Jums.